ir pilnīgi skaidrs, ka tas tāds optimistiskais ziņojums par to, cik mēs dzīvojam labi un uz kādu saulē no tālu mēs virzamies. Bet neko mēs neredzam. Un es nerunāju, kā tikai opozīcija neredz, bet domāju, cilvēki neredz no tā, kas notiek realitātē. Nav šeit minēts par tām problēmām, kurām mēs ikdienā saskaramies. Sākot no nozares ministrijām, vai mēs varam pateikt godīgi vienu vai divas ministrijas, kurā šobrīd nav izteikti problēma. Ziņojums faktiski nav orientēts uz rezultātu, bet faktiski uz atskaiti par to, ka mēs taču darām. Un to mēs arī redzam, ka faktiski nav atainots tas rezultāts, jo viņa vai nu vēl nav, vai nu ir faktiski tikai sākums, un to ļoti, varētu teikt, var saprast, ka 4x4 plāns bija akceptēts, kaut kas ir izdarīts, bet, teikšu tā, 2/3 nav izdarīts. Tas lielais jautājums, iepazīstoties ar šo ziņojumu, ir kāpēc? Kāpēc šis ziņojums ir tāds? Jā. Un tur varētu būt vairākas versijas. Viens ir zināšana trūkums, kā būtu jāuztais normāls ziņojums. Otrā versija par to, kāpēc varbūt vienkārši ir tāda pavirša attieksme. Ko mums viņiem tur? Kaut ko uzrakstīsim, kaut ko visas tās ministrijas sametīs kopā. Man ir tieši tā, papīrs pieminētais. Valsts kancelē katru gadu štancē tos papīrus. Tieši tā, štancē. Līdz ar to, ko es gribu teikt, Dambarkungs, papīrs paciešu visu, līdz ar to man būs ļoti svarīgi dzirdēt, kā šo mēslu rītā noprezentēs Evika Siliņa no Saeimas tribīnas deputātiem, jo ir ļoti svarīgi tie pavadvārdi, ko viņi teiks, jā. Un tad ir trešā versija. Mēs dzīvojam, un jūs sākumā ļoti labi noraksturojāt, jūs principā pateicāt ļoti daudz ko es vēlējos šodien pateikt. Jā. Mēs dzīvojam divās dažādās Latvijās, mēs dzīvojam divās dažādās realitātēs. Un te ir jautājums tāds, vai neviens Evikai Siliņai to nav pateicis? Un kur ir viņas šī te padomnieku svītra, kas pateikt, vai nu kundzīt atmosties, vai nu ir otra versija, kundzīt nemosties. Jo kādam ir izdevīgi, ka tu dzīvo tādos mākoņos, kā princese uz zirņa.